Inovācijas un straujais tehnoloģiju attīstības vilnis veicina ne tikai izaugsmi dažādās tautsaimniecības, bet arī individuālajās cilvēka attīstības jomās. Tas nes līdz arī pieaugošu stresu, neziņu un sociālās spriedzes rašanos, kas ilgtermiņā var atstāt paliekošas sekas arī uz cilvēku emocionālo un fizisko veselību. Arvien vairāk tiek diskutēts un meklēti risinājumu ceļi, kā radīt tādu izglītības sistēmu un atbalstu, lai sociālā spriedze nepalielinātos, un šo jautājumu risināšanā būtiski ieguldījumu sniedz attīstības un inovāciju mācību centrs. Tas mērķis, ar kuru mēs darbojamies, ir virzīts uz to, lai mēs skaidrotu, kā tehnoloģijas var palīdzēt padarīt mūsu ikdienu gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem daudz kvalitatīvāku. Attīstības un inovāciju mācību centra mērķis, lai ne tikai apkārtnē esošie bērni, jaunieši un arī pieaugušie spētu tehnoloģijas izmantot pilnvērtīgi gan mācībām, darbam, gan izklaidei, bet tiek iesaistīti arī ārpus Latvijas dzīvojošie. Gadu tiek īstenoti visdažādākie aktivitāšu projekti, kā vērienīgākais no tiem starptautiskā konference Kodolenerģija Latvijai, kas 2023. gada 24. maijā tika rīkota otro reizi. Tās konferences pamatbūtība ir tāda, ka Latvijā cilvēki zināšanas ir pazaudējuši, jo mums bija kodola reaktors Salaspilī, un mums bija kodola inženieri un radiācijas speciālisti. Bet tagad mēs iestāmies Eiropas Savienībā. Viens no lielu valstu ieinteresēto pušu viedokļiem bija tāds, ka Latvijai jābūt kodola brīvai. Un tāpēc mums jāaudzina jauna paudze, kas saprot šo atšķirību un saprot, ka kā jebkura tehnoloģija var izmantot labos un jaunos nolūkos. Tāpat Attīstības un inovācijas centrs organizē pieaugušo izglītību un radošās nodarbības bērniem, kas veicina izpratni par tehnoloģijām un to pievienoto vērtību daudzās dzīves jomās, tā piemēram, radošās robotikas nodarbības. Mērķis ir ar šiem robotiem, ar programmu vadāmām ierīcēm ieinteresēt bērnus mācīties tehnoloģijas. Un ja kāds no bērniem, kurš šeit nāk pie mums, kādreiz kļūst par inženieri, varbūt, ka tās ir kaut kas mūsu devums tajā visā, tad, protams, prieks par to. Arī animācijas radošajās nodarbībās bērni iesaistās ar lielu interesi. Animācijas filma ir tā vieta, kur bērniem sanāk lietot ļoti daudz savas prasmes kopā, jo tāpēc, ka, lai uztaisītu filmu, mums vajag sākotnēji ideju, scenāriju. Pēc tam vajag zināt, kādi izskatīsies personāži, jo katram bērnam ir savs kaut kāds, jo man te gadījies ir zaķis. Un tāpēc ir tas radošums savijās kopā, tāpēc iznāk daudz dažādās izpausmēs, lai tas sanāktu kino gatavs, var sakot, bez radošumu nekā. Turklāt animācijas nodarbības interesē ne tikai bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos. Tāpēc projekta ietvaros tiek izglītoti arī pedagogi. Savukārt, lai veicinātu nacionālās pašapziņas celšanu, kas ir arī viens no biedrības interešu lokiem, tiek organizēts diaspora nometnes. Šogad jau būs 5. nometne, un tā nometne saucās Daugavas stāsti. Tādēļ vienmēr notiek pie Daugavas, Ogrē, Aizkrauklē, pagājušajā gadā Dignājā. Un tas, ko mēs cenšamies parādīt latviešu bērniem svešumā, ne tikai latviskās tradīcijas un draudzēšanos ar vietējiem bērniem, kas arī katru reizi ir viena daļa Latvijas bērnu, bet arī mēs cenšamies parādīt, ka Latvija ir tehnoloģiski ļoti attīstīta zeme. Tādēļ mums ir robotikas nodarbības, mums ir dažādas tādas darbības, kas vērstas uz mūsdienu tehnoloģijām, kaut vai atpazīt augus ar video palīdzību, vai arī tādas it kā vienkāršās lietas sasaistīt ar to, ko var mūsdienās izdarīt ar telefoniem, datoriem un dažādām citām lietām. Jau šobrīd lielākajai daļai sabiedrības ir skaidrs. Tehnoloģijas arvien vairāk aizstās fizisko cilvēku darbu, tādēļ no bērnības ir jāveicina bērnos dabiskā zinātkāre, lai viņi būtu tie, kas nākotnē izstrādās un vadīs šīs jaunās inovāciju tehnoloģijas.